Pelkis pamanīja ripu otrajā gadījumā, kaut kādā veidā ripa aizlidoja garā vārtiem, bet tagad tā ielido mūsu komandas vārtos. Valsts čempions 2008. un 2009. gadā. Skatāmies vēlreiz, kā viņam izdevās gūt vārtus un izmantot skaitlisko vairākumu. Jā, ļoti asas metiens. Līdz Grigorenko ripa nonāca, bet un tagad 1-1 Surovijs. 1-1. Lieliski nospēlēja Tomāšs Surovijs. Galviņš. Surovijs ļoti augstasinīgi un meistarīgi apspēlēja Grigorenko. Mums četrniekam. Būs grūti brīži. Ripa ielido mūsu komandas vārtos Patriks Toresens, kurš arī savulaik bija viens no labākajiem Kvebekas junior hokeja līgā. Klepišs Taratuhins Volkos, trešā maiņa, un tagad mums var iznākt labs pretuzbrukums. Lauris Dārziņš, 2-2 neizšķirts. Skatāmies vēlreiz. Jānis Sprukts piespēlē, Dārziņš iemet. Garā vārtiem, diemžēl, nesanāk precīzi metienu Ķirtam Aikipānam. 3-2. Jurais Mikušs. Atsargs Jerjomenko īsti neredzēja, kas notiek no saglabājam ripu. Nebūs noraidījuma. 4-2. Ģirts Aikipāns pret karsumu pārkāpums, bet ar visu to Mārtiņš tomēr pamanījās izdarīt piespēli vārtu priekšā, kur Ģirts labāk hokejisti. Trīs pret 4. Skatāmies vēlreiz. Nepaspēja neviens iziet pretī. Patraucēt Zinovjevam izdarīt metienu. Vēl minūte mazākumā. Radulovs. 4-4. Igors Grigorenko. 4. Jā, tad Toresens jau meta atvairīja ripu Pelkvists un ripa ļoti veiksmīgi atleca tieši uz Nojas Grigorenko. Bet vismaz punktiņu mēs taču būtu pelnījuši šajā spēlē. Piekritīsim. Kļūdās, diemžēl, Pelkists. Mēs vēlreiz. Kur īsti trāpīja ripa, grūti pateikt. Starp kājasargiem trāpīja starp kājasargiem, nepaspēja tos sakļaut kopā.